Čau, vai tu dari kaut ko? Es darīju kaut ko. Tādu uzbūvi uz hidrauliskā manipulatora. Jaunie teiktu, ka tas ir tāds izsmalcināts triks. Jo tas hidrauliskais ratiņš pats par sevi ir izgudrojums. Tam nav pilnīgi tādas nozīmes, jūs to neizmantojat tik bieži, bet es esmu priecīgs, ka man tas ir. Man tas ir jau apmēram 5 gadus, faktiski kopš sadarbības sākuma ar Unimax. Un tas man ļoti noderēja sākumā, kad es iekārtoju darbnīcu, manipulējot ar dažām smagām mašīnām vai to daļām. Tāpēc es novērtēju manipulatīvo tehniku no Unimax, kas man jau kādu laiku uzticīgi kalpo. Gan kravas automašīna, gan piekabe ar hidraulisko pacēlāju aizstāja vēl vienu cilvēku, bez kura es manipulācijā nevarētu iztikt. Bet vēlāk arī, piemēram, mēbeļu montāžā vai kad es uzstādīju kamīna ielikni, tas bija perfekti. Vienkārši novietojiet to viszemākajā pozīcijā, uzlieciet uz tā kravu un tad paceliet to pilnīgi vienmērīgi līdz vajadzīgajam augstumam. Bet, kā es saku, lielāko daļu laika amatierim šī piekabe atpūšas, kas ir žēl. Un tāpēc man ienāca prātā, ka es to varētu izmantot arī starplaikā. Jau kādu laiku man prātā ir šāda veida uzbūve, un tagad man ir žēl, ka to neīstenoju agrāk, jo jau dažu dienu laikā izrādījās, ka tas ir daudz praktiskāks, nekā es jebkad varēju iedomāties. Šī piekabe pati par sevi ir tāda vislētākā versija. Tā ir tikai vienkāršs ķērveidu mehānisms, un tādējādi to var pacelt līdz 77 cm augstumam. Tas ir pietiekami daudzām lietām, bet ja es to gribētu izmantot kā palīggaldu pie galda zāģa, tad tas ir par maz, tur man vajag vismaz tos 90 cm. Un tā man ienāca prātā, ka es varētu uztaisīt šādu uzbūvi, kurai būs vairāk funkciju. Uzreiz jums to izskaidrošu. Kā es saku, ja es to vēlos kā palīggaldu pie galda zāģa un man ir nepieciešams, lai materiāls slīdētu, tad man ir nepieciešams, lai augšpusē būtu skaisti gluds. Tāpēc es izmantoju foliotu saplāksni, no šīs puses gludi foliotu. Bet tad man ienāca prātā, ka, ja es uz tā gribēšu kaut ko uzstādīt, kādu iekārtu, vai tas būtu mobilais biezumējs, leņķa zāģis vai oscilējošā slīdmašīna, tad būtu slikti, ka tas slīd. Man vajag kaut ko pret slīdēšanu. Tāpēc es to izdarīju tā, ka no šīs puses tas ir pret slīdēšanu, turklāt es tur vēl iefrēzēju tādus stiprinājumu profilus. Un vēl viena lieta, lai tas neslīdētu pa galdu, papildus tam, ka tur ir tāda pret slīdēšanas pamata, kas tomēr nav pilnīgi visvarena, es domāju, kā to izdarīt. Un man ienāca prātā izveidot šādas divpusējas aizturas. Tā, lai gan vienā, gan otrā pozīcijā tas būtu vienkārši stabils. Tas ir visos 4 stūros un darbojas nevainojami. Nu, un viss šis uzgals vai visa šī uzbūve ir izgatavota praktiski no viena materiāla. Un tas ir no folijas pārklāta ūdensizturīga saplākšņa, kuru man laimīgā kārtā bija krājumā vēl no laikiem, kad cenas nebija cēlušās. Tāpēc man tas izmaksāja relatīvi 0,0 neko. Protams, šodien tas jau būs nedaudz dārgāks, bet tomēr es domāju, ka tas ir tā vērts. Sākumā es to sagriezu ar iegremdējumu zāģi no lielas plāksnes, un pēc tam mazākos gabalos es to jau formātēju ar galda zāģi. Un visbeidzot, tā kā es nolēmu, ka stūra daļas savienošu 45 leņķī, man vēl bija jāveic slīpi griezumi. Tad es domāju, kā es to savienošu. Galu galā laminētā saplāksne ir diezgan grūti līmējama, uz tās neturas parastā galdniecības līme, pat ne poliuretāna. Tāpēc man ienāca prātā, ka es to varētu skrūvēt, bet atkal es negribēju, lai šeit augšējā malā būtu kādas skrūves, tāpēc beigās es mēģināju to pielīmēt pie lamelēm. Protams, to varētu darīt arī ar tapām, bet tieši stūra savienojumos lameles ir labākas, tāpēc es izmantoju lameles visur. Šeit stūros ir 10-nieki, un starp stabiem un plāksnēm ir lielāki 20-nieki. Kā es tā rēķināju, tad faktiski lamelu šķersgriezums un to līmēšanas virsma ir lielāka nekā atbilstošām tapām, tāpēc stiprības ziņā tam vajadzētu būt labākam nekā tapām, bet par to varbūt runāsim kādā citā video. Un tad es vienkārši urbu caurumu stūra daļās priekš skrūvēm ar 6 stūra galvu. Un šeit kustīgajās daļās man vajadzēja izfrēzēt 6 mm diametru rielu priekš šīm skrūvēm. Un beigās man vajadzēja izgatavot šīs uzgriežņus, lai visi 4 būtu vienādi. Ja vēlaties redzēt detalizētu procesu, kā šādi uzgriežņi tiek izgatavoti, varat apskatīt vienu no maniem vecākiem video. Tātad man vēl bija nepieciešami 4 vītņotu skrūvju, 4 lielas paplāksnes un 4 iedzenamie uzgriežņi, kas faktiski ir iekšpusē. Lai neaizmirstu, protams, es visur noņēmu malas, un otrā pusē, uz gludās virsmas, es tās noņēmu nedaudz vairāk, lai izveidotu tādu kā slīpumu, ja spiežu materiālu, lai tas tur labāk iekļūtu. Tam palīdz arī tas, ko nezinu, vai tas ir apzināti vai tikai šī konkrētā ratiņa īpašība.
Ka augšējā plāksne nav horizontāla, tā ir nedaudz slīpa, kas beigās izrādījās labi, jo, kad materiāls tiek virzīts, tas vienmēr ir zem, piemēram, galda zāģa līmeņa, un tas nonāk līdz šejienei. Šī virzība ir pilnīgi vienmērīga. Kā es teicu par šo stiprinājumu profilu frēzēšanu, sākumā mēģināju to izdarīt ar iegremdējumu zāģi, bet tā kā man ir akumulatoru zāģis ar ļoti šauru zāģa asmeni, tas aizņēma ļoti ilgu laiku. Tāpēc beigās izrādījās, ka ātrāk un tomēr arī precīzāk un tīrāk ir to izdarīt ar vipsfrēzi. Pēc tam, kad tika izfrēzētas tās rievas, izrādījās, ka materiāls ir diezgan stipri novājināts, tāpēc man ienāca prātā, ka varētu tur ievietot vertikālas starpsienas. Taču tas sadalīt iekšējo telpu, un tas būtu žēl, jo es jau pa to laiku atklāju, ka ir lieliski, ka tur var ievietot, piemēram, kādus garus priekšmetus, vai nu zāģa lineālu, vai kādu garu materiālu. Tātad es domāju, kā to izdarīt. Beigās es tur izveidoju tādas palikņus, kas ir labi arī tāpēc, ka skrūvēm bija, kur ieskrūvēt. Un, lai patiešām nostiprinātu augšējo plāksni, es izgatavoju tādu stabu. No 4 saplākšņa gabaliem kurus. Stūrī savienoju skaisti pa diagonāli. Un tas stabs tur der tik perfekti, ka tas pats par sevi turas, bet es to varu jebkurā brīdī izņemt, ja nepieciešams. Kas attiecas uz pašu ratiņu apkalpošanu, tad ar šo to nolaiž lejā. Un ar šo kāju sviru to. Pumpē augšu. Tur ir hidraulika, tāpēc laiku pa laikam ir nepieciešams risināt arī hidrauliskās eļļas nomaiņu. Un tā kā katrai hidraulikai ir kādas noplūdes, tad ir skaidrs īpaši, ja tas ir noslogots, ka pēc kāda laika tas var nedaudz nolaisties lejā. Šeit ir tādas aizturas, ar kuru palīdzību jūs faktiski varat fiksēt kādu konkrētu augstumu. Un, ja jūs vēlētos fiksēt kādu citu augstumu, tad jūs varat vai nu izgatavot šīs aizturas citā garumā, vai arī zem tām aizturēm novietot kādus koka klucīšus. Nu, un ko vēl teikt noslēgumā? Tas nav pilnvērtīgs aizvietojums kādam lielam hidrauliskam darba galdam, kas, protams, ir lielāks, citādi izmēriem pielāgots, pieņemu, ka arī stabilāks, bet vairākas reizes dārgāks. Tas patiešām ir tikai uzgalis, lai labāk izmantotu tādu mazu hidraulisko manipulatīvo ratiņu, kuru pamatā var iegādāties par diezgan interesantu cenu. Lai es tikai neslavētu, respektīvi, lai jums būtu pieejama visa informācija, ir jāatzīst, ka salīdzinājumā ar kādu citu pārvietojumu darba galdu šis ir diezgan smags. Bet no otras puses, iespēja augstuma regulēšanai pilnīgi precīzi līdz milimetram, kā jums nepieciešams, ir nenovērtējama. Līdz šim es vienmēr domāju, kur to ratiņu paslēpt, lai tas man darbnīcā netraucētu, bet tagad tas vienmēr ir ārā uz vietas. Tas ir pie rokas, un es varu to pārvietot, kā man nepieciešams. Un pat šajās dažās dienās, kopš to lietoju, tas patiešām ir pārsniedzis manas cerības. Es to izmantoju gan mašīnām, oscilējošajai slīpmašīnai, mobilajam biezumam vai leņķa zāģim, gan arī kā pavisam parastu nolikšanas galdiņu vai kādu darba galdu mazākām lietām. Un, protams, kā palīggaldiņu apstrādes laikā vai nu uz biezumēšanas mašīnas vai uz galda zāģa. Un vēl pašās beigās man ir lūgums jums, ja jums ir kādi uzlabojumi konstrukcijai vai kādas citas idejas, kā izmantot šo ratiņu ar uzbūvi, lūdzu paziņojiet man to komentāros zem video. Zem video jūs atradīsiet arī saites uz visiem produktiem, kurus redzējāt. Paldies, ka skatījāties, lai jums jauka diena un dariet kaut ko!